Podkāsts Kuldīga un lecošās vimbas. Sveiki visiem! Mani sauc Sofija. Sveiki! Mani sauc Andris. Prieks, ka klausāties mūsu podkāstu. Ja jums patīk šis podkāsts, neaizmirstiet abonēt un padalīties ar draugiem. Un šodien mums ir ļoti latviska tēma. Tiešām ļoti vietēja. Jā, no tām tēmām, kuras visi zina, bet ja sāc stāstīt ārzemniekiem, viņi domā, ka tu joko. Vai ka tu kaut ko esi sajaucis? Jo tas izklausās dīvaini. Zivis lec pāri ūdenskritumam. Un nevis kaut kur tropos, bet pie mums, Kuldīgā. Starp citu, Kuldīga ir neliela pilsēta Latvijas rietumos. Jā, maza, mierīga pilsēta, kas dažas dienas gadā kļūst par vietu, kur visi stāv un skatās uz lecošām zivīm. Un neviens nedomā, ka tas ir dīvaini. Viss ir tādi, sākas. Sāksim ar Kuldīgu. Tu tur esi bijis pavasarī? Jā, esmu. Un godīgi sakot, pat bez zivīm pilsēta ir ļoti skaista. Klusa, sakopta, vecas mājas, tas ķieģeļu tilts. Jā, tilts ir īpašs. Liels, vecs, un no tā ir ļoti labs skats uz Ventas rumbu. Runājot par rumbu, daudzi gaida kaut ko līdzīgu Niegārai. Bet redz ūdenskritumu, kas ir apmēram līdz ceļiem. Jā, un pirmajā brīdī tu domā, un tas ir viss? Bet pēc tam saproti, tas nav augsts, tas ir plats. Gandrīz 250 metri. Starp citu, platākais ūdenskritums Eiropā. Un tas izskatās mierīgs. Ūdens vienkārši plūst pāri akmeņiem. Līdz brīdim, kad pienāk pavasaris. Jā, un tad parādās galvenais varonis – vimba. Maza sudrabaina zivs, bet ar lielām ambīcijām. Tā nāk no Baltijas jūras pa Ventu uz augšu, nārstot. Un tad tā nonāk pie ūdenskrituma. Un šķiet, tai ir divas iespējas – griezties atpakaļ vai lēkt. Un tā vienmēr izvēlas lēkt. Tas man patīk. Nekādu šaubu. Vienkārši lec. Kad tu to redzi pirmo reizi, tu pat netici. Jā, viens šļaksts, tu domā, ka tas ir nejauši. Pēc tam vēl viens, un vēl. Un pēc minūtes tu saproti. Pagaidi, viņu ir daudz. Tiešām daudz, 10, pat 100. Viņas lec ārā no ūdens, spīd saulē. Un dažreiz krīt atpakaļ ar skaļu plunkšķi. Dažas gandrīz tiek augšā, bet tomēr ne līdz galam. Un dažas tiešām pārlec.
un tu esi tāds: jā, sanāca! Tu pat sāc just līdzi zivīm. Jā, tas ir dīvaini. Tu stāvi uz tilta un atbalsti vimbas. Nu tu vari, vēlreiz. Un viņa plunkš atpakaļ. Bet pēc tam lec atkal. Un tu vari skatīties uz to ļoti ilgi. Tas tiešām aizrauj. Es, starp citu, tur stāvēju gandrīz stundu. Tur ir savs ritms. Šļaksts, pauze, vēl viens šļaksts. Un ūdens skaņa fonā. Tāds mierīgs, gandrīz hipnotisks troksnis. Starp citu, agrāk tam bija arī praktiska nozīme. Jā, par zvejniekiem! Tas ir ģeniāli! Viņi vienkārši stāvēja pie ūdenskrituma ar groziem. Un ķēra zivis gaisā. Tātad makšķerēšana tādā līmenī, ka zivs pati nāk pie tevis. Ļoti efektīvi. Bez gaidīšanas. Tagad tas vairāk ir stāsts un tradīcija. Bet ideja paliek. Daba dara daļu darba tavā vietā. Un tas viss notiek tikai dažas dienas gadā. Jā, un tas padara visu interesantāku. Tu nevari vienkārši pateikt: braukšu 15. aprīlī. Ir jāuzmin ūdens līmenis, temperatūra. Un vimbu noskaņojums. Tas laikam ir pats svarīgākais. Jā, bet ja tu trāpi īstajā laikā, tas ir notikums. Un pilsēta tajā pašā laikā paliek mierīga. Jā, Kuldīga nav par steigu. Pat tad, kad tur notiek viss šis, atmosfēra ir mierīga. Cilvēki vienkārši stāv, skatās, runājas. Un tu jūties kā daļa no tā visa. Bez skatuves, bez šova. Tikai ūdens, akmeņi un zivis. Un tas ir ļoti vienkārši, bet ļoti interesanti. Jo tas nav izdomāts. Tas notiek katru gadu. Un katru reizi mazliet citādi. Es tiešām ieteiktu aizbraukt visiem, kas dzīvo Latvijā un vēl nav to redzējuši. Jā, tā ir no lietām, ko mēs vienmēr atliekam. Un tad paiet vēl viens pavasaris. Un vēl viens. Un tu vēl joprojām neesi tur bijis. Tātad īsumā Kuldīga, pavasaris, Ventas rumba un lecošās vimbas. Minimālais komplekts mazliet dīvainai, bet ļoti interesantai pieredzei. Ar to arī mēs šodien beigsim. Paldies, ka klausījāties! Un varbūt tiekamies kādreiz uz tilta Kuldīgā. Podkāsts Kuldīga un lecošās vimbas. Sveiki visiem! Mani sauc Sofija. Sveiki! Mani sauc Andris. Prieks, ka klausāties mūsu podkāstu. Ja jums patīk šis podkāsts, neaizmirstiet abonēt
un padalīties ar draugiem. Un šodien mums ir ļoti latviska tēma. Tiešām ļoti vietēja. Jā, no tām tēmām, kuras visi zina, bet ja sāc stāstīt ārzemniekiem, viņi domā, ka tu joko. Vai ka tu kaut ko esi sajaucis? Jo tas izklausās dīvaini. Zivis lec pāri ūdenskritumam. Un nevis kaut kur tropos, bet pie mums, Kuldīgā. Starp citu, Kuldīga ir neliela pilsēta Latvijas rietumos. Jā, maza, mierīga pilsēta, kas dažas dienas gadā kļūst par vietu, kur visi stāv un skatās uz lecošām zivīm. Un neviens nedomā, ka tas ir dīvaini. Visi ir tādi, sākas. Sāksim ar Kuldīgu. Tu tur esi bijis pavasarī? Jā, esmu. Un godīgi sakot, pat bez zivīm pilsēta ir ļoti skaista. Klusa, sakopta, vecas mājas, tas ķieģeļu tilts. Jā, tilts ir īpašs. Liels, vecs, un no tā ir ļoti labs skats uz Ventas rumbu. Runājot par rumbu, daudzi gaida kaut ko līdzīgu Niegārai. Bet redz ūdenskritumu, kas ir apmēram līdz ceļiem. Jā, un pirmajā brīdī tu domā, un tas ir viss? Bet pēc tam saproti, tas nav augsts, tas ir plats. Gandrīz 250 metri. Starp citu, platākais ūdenskritums Eiropā. Un tas izskatās mierīgs. Ūdens vienkārši plūst pāri akmeņiem. Līdz brīdim, kad pienāk pavasaris. Jā, un tad parādās galvenais varonis – vimba. Maza sudrabaina zivs, bet ar lielām ambīcijām. Tā nāk no Baltijas jūras pa Ventu uz augšu, nārstot. Un tad tā nonāk pie ūdenskrituma. Un šķiet, tai ir divas iespējas – griezties atpakaļ vai lēkt. Un tā vienmēr izvēlas lēkt. Tas man patīk. Nekāda šaubu. Vienkārši lec. Kad tu to redzi pirmo reizi, tu pat netici. Jā, viens šļaksts, tu domā, ka tas ir nejauši. Pēc tam vēl viens, un vēl. Un pēc minūtes tu saproti. Pagaidi, viņu ir daudz. Tiešām daudz, 10, pat 100. Viņas lec ārā no ūdens, spīd saulē. Un dažreiz krīt atpakaļ ar skaļu plunkšķi. Dažas gandrīz tiek augšā, bet tomēr ne līdz galam. Un dažas tiešām pārlec. Un tu esi tāds, jā, sanāca. Tu pat sāc just līdz zivīm. Jā, tas ir dīvaini. Tu stāvi uz tilta un atbalsti vimbas. Nu tu vari, vēlreiz. Un viņa plunkš atpakaļ.
bet pēc tam lec atkal. Un tu vari skatīties uz to ļoti ilgi. Tas tiešām aizrauj. Es, starp citu, tur stāvēju gandrīz stundu. Tur ir savs ritms. Šļaksts, pauze, vēl viens šļaksts. Un ūdens skaņa fonā. Tāds mierīgs, gandrīz hipnotisks troksnis. Starp citu, agrāk tam bija arī praktiska nozīme. Jā, par zvejniekiem! Tas ir ģeniāli! Viņi vienkārši stāvēja pie ūdenskrituma ar groziem. Un ķēra zivis gaisā. Tātad makšķerēšana tādā līmenī, ka zivs pati nāk pie tevis. Ļoti efektīvi. Bez gaidīšanas. Tagad tas vairāk ir stāsts un tradīcija. Bet ideja paliek. Daba dara daļu darba tavā vietā. Un tas viss notiek tikai dažas dienas gadā. Jā, un tas padara visu interesantāku. Tu nevari vienkārši pateikt, braukšu 15. aprīlī. Ir jāuzmin ūdens līmenis, temperatūra. Un vimbu noskaņojums. Tas laikam ir pats svarīgākais. Jā, bet ja tu trāpi īstajā laikā, tas ir notikums. Un pilsēta tajā pašā laikā paliek mierīga. Jā, Kuldīga nav par steigu. Pat tad, kad tur notiek viss šis, atmosfēra ir mierīga. Cilvēki vienkārši stāv, skatās, runājas. Un tu jūties kā daļa no tā visa. Bez skatuves, bez šova. Tikai ūdens, akmeņi un zivis. Un tas ir ļoti vienkārši, bet ļoti interesanti. Jo tas nav izdomāts. Tas notiek katru gadu. Un katru reizi mazliet citādi. Es tiešām ieteiktu aizbraukt visiem, kas dzīvo Latvijā un vēl nav to redzējuši. Jā, tā ir no lietām, ko mēs vienmēr atliekam. Un tad paiet vēl viens pavasaris. Un vēl viens. Un tu vēl joprojām neesi tur bijis. Tātad īsumā Kuldīga, pavasaris, Ventas rumba un lecošās vimbas. Minimālais komplekts mazliet dīvainai, bet ļoti interesantai pieredzei. Ar to arī mēs šodien beigsim. Paldies, ka klausījāties! Un varbūt tiekamies kādreiz uz tilta Kuldīgā.